Šodien mēs esam Rīgas ielās un kopīgi noskaidrosim, kāda ir iedzīvotāja attieksme un arī paradumi iepērkoties internetā. Vai tu iepērcies internetu veiklos un, ja jā, cik bieži? Jā, pēdējā laikā kādu reizi 2 nedēļās. Pēc vajadzības. Jā, es iepērkos kaut kur varbūt vienreiz mēnesī. Jā, iepērkos reizi 2 nedēļās aptuveni. HTTPS. 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 Ar to es beigās. HTTPS, tāpēc, ka tas ir HTTP protokols, kas ir secure. Es noteikti arī skatītos atkal atsauksmes. Gan par mājaslapu, gan par kaut kādu konkrētu preci, ko es gribu nopirkt. Labs jautājums. Es pievēršu uzmanību, cik vizuāli, kā tā lapa izskatās vizuāli, vai viņa nav tā kā fake, bet tā kā reāla. Arī tas, vai es šo zīmolu pazīstu vai nepazīstu jau no savas iepriekšējās pieredzes. Jā, atsauksmēm. Būtu jāpaskatās kaut kur citu internetā vai kāds tur ir iepircies tajā saitē. Iespējams, internetā ir jāpaskatās, vai tāda vispār eksistē. Tad arī jāpaskatās sociālajos mēdījos atsauksmes no cilvēkiem, kas reāli liek tos video iekšā. Jā, tad tajā pašā lapā arī jāpaskatās uz to linku, uz to HTTPS. Netici brīnumiem internetā. Vairāk informācijas meklē www.fejasveikals.lv. Patērētāju tiesību aizsardzības centrs atgādina: netici brīnumiem internetā.